Trīs āķīgi virzieni, kurā bieži cilvēki eksāmenā sajauc virziens vai arī nesaprot īsti zīmi. Pirmā situācija, braucot pāri Dienvidu tiltam centra virzienā, tātad vispār jāatcerās uz tilta apdzīvotā vietā, turēties vienmēr vidējā joslā, tā būs izdevīga josla. Tātad pirmā šī situācija ir dota komanda eksāmenā braukt centra virzienā. Cilvēks ieraug zīmi, ka centrs būs kaut kur pa labi un uzreiz pārkārtojas, bet zīmē norādīts, ka sākumā ir Daugavpils pa labi. Tā kā vēl jāpaliek vidējā šajā joslā, kur arī otrs zīme parāda, ka centrs vēl pagaidām taisni. Un tad jau nākamā zīme jau rāda, ka centra virziens būs pa labi. Un tad arī šeit, protams, svarīgi precīzi iebraukt iekšā bremzēšanas joslā. Un tikai šeit, iebraucot bremzēšanas joslā, samazināt ātrumu un tālāk jau centra virziens pa labi. Otra situācija. Braucot pa krasta ielu, tātad centra virzienā, tiek dot komanda braukt Bauskas virzienā. Šeit ir ļoti būtiski laicīgi pamanīt jau zīmi, ka Bauska būs pa labi. Bieži pieļauj cilvēki kļūdu, kad meklē to Bauskas virzienu, tā zīme ir uzstādīta tā kā tālāk, un tad, kad paman to zīmi, jau ir nepārtrauktā līnija, vairs pārkārtoties nevar. Tā kā šeit jau ir laicīgi jānomaina josla, un rekur arī zīme rāda, kad Bauska ir pa labi. Un tad ir jāpārkārtoties vēl pašā labā malējā joslā. Trešā situācija, tātad, kas ir, es teiktu, visbiežākā, ja tiek dota komanda braukt tātad Dienvidu tilta virzienā, Daugavpils virziens, Sigultas virziens. Visi šie virzieni būs no šīs tilta malējās labās joslas. Tātad, ja jums dod šo komandu, jums nekas nav jāmaina, vienkārši jāpaliek tilta labā malējā joslā. Šeit bieži kļūdas, kad paman šo zīmi, ka būs Daugavpils Sigulta pa labi un uzreiz pārkārtoties pašā labā malējā joslā, bet tā josla aiziet 11. novembra Krastmales virzienā. Tātad visi virzieni no šīs joslas, izņemot 11. novembra Krastmalu.